Samsung šobrīd ir tas, kas Apple bija pirms dažiem gadiem, un abas šīs kompānijas vietāruņu tirgu praktiski ir sagrābušas savās rokās. Šādi mums stāsta tehnoloģija entuziasts blogeris Kristaps Skutelis, kurš starp citu ir arī nākotnes parka draugs. Viņš paviesojās Ņujorkā, vienā no šī gada spilgtākajiem IT notikumiem Samsung Galaxy S4 vietāruņu prezentācijā. Lūk, aicinājām Kristapu ciemos, lai pastāsta savas sajūtas. Samsung savu šī gada flagmanu izvēlējās prezentēt Amerikā. Nu, un, protams, viss bija darīts ar vērienu. Tātad Times Square, tas ir viens no tādiem apmeklētākajiem vispār laukumiem, krustojumiem visā pasaulē. Un šajā vietā bija izvietotas milzīgs ekrāns, kurām prezentācijā varēja sekot līdzi tiešraidē cilvēki, kas atrodas šajā laukumā. Un šī jaunā tālruņa prezentācijas pasākums tika tiešraidē raidīts arī internetā. Un tas norāda, ka kompānija vēlas parādīt savu jaunāko veikumu ne tikai dažiem simtiem vai tūkstošiem žurnālistu, kas par to rakstīs pēc tam vai stāstīs, bet cilvēkiem, kas reāli ir pirks šīs ierīces. Šajā pasākumā Kristapa mazliet pārsteidza arī konkurentu aktivitātes. LG blakus šī pasākuma vaininiekam nepakautrējās paziņot, ka viņu spēcīgākais vietālrunis jau ir veikalu plauktos. Savukārt HTC pasākuma norises vietā atnākušos labprāt cienāja ar našķiem un rādīja savu jaunākā flagmaņa priekšrocības. Samsung Galaxy S4 prezentācijas pasākums bija patiesībā ļoti interesants. Tad uz vietas esot Ņujorkā tajā Radio City Music Hall teātra ēkā, tas bija diezgan iespaidīgs šovs, kurā Samsung uzsvēra vairs ne tikai procesora kodolu uz gigabaitu, uz gigahertz, uz tās lietas, kas cilvēkam parastajam varbūt nav tik būtiskas, bet konkrēti tās iespējas, piemēram, kamera, kas vienlaicīgi filmē gan uz vienu pusi, gan uz otru pusi, un tādējādi mēs, piemēram, filmējot savu bērnu, kā viņš dejo, mēs arī trāpam kadrā arī paši. Tā ir pietiekami interesanta lieta. Tāpat arī acu kustībām šis telefons tagad arī spēj izsekot. Nu, kā tas izpaužas dzīvē? Nu, piemēram, mēs skatāmies kaut kādu video telefonā, kāds mūs patraucē, mēs novēršam skatienu un telefons nopauzē video. Tad galvenās atziņas, ko es guvu no šī pasākuma apmeklēšanas, ir sekojošas. Man ļoti patīk, ka Samsung šobrīd izvēlējies koncentrēties uz iespējām, ko sniedz tehnoloģijas, nevis uz plikiem kaut kādiem rādītājiem tehniskajiem. Un man arī interesanti, kā dzīvē būs noderīgas vai nebūs noderīgas šīs acu izsekošanas tehnoloģijas, vai tulkošanas tehnoloģijas, vai kaut kādas tur balss komandu tehnoloģijas. Cik veiksmīgs būs Samsung šo tehnoloģiju iedzīvināšanā mūsu rokās, mūsu ikdienā. Nepārsteidza mani dizains, kas ir tāds pats kā pagājušajā gadā, plasmasīgie korpusi, arī lielai daļai cilvēku visdrīzāk nepatiks, bet tā rezumējot, es varu teikt, ka tas visdrīzāk būs arī šī gada populārākais Android vietārunis.